Iepriekšējā sērijā ķērāmies klāt BMW S61 ar NČ7 dzinēju, kuram bija nepieciešama nopietna apkope, ķēžu maiņa. Veicām dzinēju defektāciju un vispārīgu apskatu, lai novērtētu tā stāvokli. Atklājām vairākas eļas noplūdes, kā arī citas problēmas. Šajā sērijā redzēs jauno dzinēju un piekaru detaļu uzstādīšanu un, protams, arī auto testēšanu. Tā nu esmu noņēmis sadalas vārpstus. Un šīs ir tās gumijas, par ko es stāstīju. Un skatieties. Ja ar vieglu pieskārienu vienkārši lūst. Un skaidrs, ka viņas uzreiz arī būtu sākušas tecēt. Nu, samainīsim šīs gumīņas, lai arī par to saimniekam vairs nav jāuztraucās. Nodemonstrēšu, kā es viņas vēl pārā. Cietas un plīst. Un pa lielam viņa jau ir saplīsus. Oi, vidū. Ko teiksi? Tātad eņģīts? Eņģīts, jā. Vēsties, kā viss te šķīst un plīst, un jūk un brūk. Samainīsim, ieliksim jaunās un varēs braukt ilgi un dikti. Nu, satīram sēžas un liekam iekšā jaunās. Nu, ko savilksim? Sadalas vārpsiņas. Šīs skrūvas ir jāvelk uz 13 Nm. Jāievēro secība no vidus uz malām, krusteniski. Nu, pārēsim pāri vēlreiz. Labi, tā kā viss ir savilkts, liekam atpakaļ metku. Liekam atpakaļ, sagriežam, nu, un kaut kā šādi. Ko tagad varam likt virsū? Jaunos zobertus, ķēdes, spriegotājus, mierinātājus, tā tālāk. Un beidzot šis leģendārais brīdis, kad tiek uzstādīts jaunās ķēdes. Protams, par ķēžu uzstādīšanas viss tiek rūpīgi samazgāts ar bremžu tīrāmo līdzekli. Nu, protams jau, ka sātīrīsim to kārterīt arī pirms liekam virsū. Nav jau te kaut kāds spēlīts jāspēlē mums. Atceramies par maskām, obligāti maskas, kamēr strādājam ar ķīmijām. Es jau redzu, ka viņš izskatīsies pārsakaini. Protams, ka karterīt šādi izskatās patīkamāk. Nu, un tad jau arī, ja jau tā jau, samainīsim arī O-ringu eļas līmeņa sensoru. Un ko satīram vēl motora bloku un liekam virsū jau karteri. Nu, iedomājieties, šodien gribēju salikt pa lielam visu, kas ir saistīts ar ķēdēm, bet neatnāca viena mierinātāja skrūve. Nu ko, atceļam uz rītdienu. Tā it kā varētu kārteri jau pielikt un ko, bet nevar, secība ir jāievēro. Tur jāliek tie hermētiķi. Ja es viņus uzlikšu kārteri, pēc tam nevarēs ielikt to hermētiķi tieši šajās vietiņās un šeit. Un, ja es nepievilkšu to kārteri, tad rekur sāks pa nakti satricēs eļļiņa un atkal visi blīvi būs eļļā. Gribās, lai tomēr viss tur ir stīgā, smuki, kā slimnīcā sterili, cik nu var. Tā kā tā, neko darīt, nu kā ir tā ir. Katru dienu jau ir ieberzieni visādi. Kauks jau jādara iet, mājās jau vēl nebrauksim. Samainīsim šīto saļņiku maziņo. Šītos man patīk mainīt. Višķiņā aptīrīsim, lai tur mazlietiņās skaistāks viss tas skats ir uz dzīvi. Noņemsim nost, izspiedīsim ārā to tapiņu un noņemsim arī to kulis. Galvenais ir nesajaukt, kādā viņa bija virzienā. Redzat, viņa ir šitāda, viņa var arī uzlikt teorētiski tā. Mums bišķi patīrīsim vēl. Tā, lai tur ir smuki tīrs viss, lai pēc iespējas mazāk kaut kādi gruži tiek iekšā. Un tagad ir pats interesantākais. Dabūt ārā veco saļņiku. Taktikas, kā izvilkt tos saļņikus, noteikti ir dažādas. Manējā ir ieskrūvēt skrūvi. Skrūvei izmēram ir jābūt tādam, lai nesačakarētu pašu kārbas korpusu.
to asi sačakarēt īsti, es teiktu, neiespējami ir ar šitām ķīniešu skrūvēm, tāpēc, ka tās skrūvas ir tik ļoti mīkstākas nekā tā asis, kad īsti pat nav iespējams viņas sačakarēt. Un tad viss ir ļoti vienkārši. Paņemam acetiena āmuru. Šajā gadījumā tas ir buktu taisnošanai, jau ar šādu galu. Viena roku gan ir kā ir. Un viss, čiks, pāris viegli, bet pārliecinoši sitieni. Un blīvslaiks ir ārā. Kaut kā tā. Un jauno jau iekšā ir pavisam vienkārši. Satīram sēžu, uzliekam un smuki ar ārējā izmēra muciņu kaut kādu piemeklētu. Uzsitam virsū un viss. Daniela kungs cīnās tā kā traks. Nav jau kā traks. Šajā gadījumā rekur 16 garā muciņa, lai viņa iet pāri asī. Labi, tur jāizņem ārā īstenībā tas ar sveču muciņu, un tur ir gumija, jā. Nepaskatījos uzreiz. Izņemsim ārā un viņa smuki ies. Uzmaucam jauno blīvslēdziņu. Kādas eļļas nenoplūdīs, protams, viss ir pirms tam jānotīra apkārt. Jā, tas jau tika parāda. Ņemam lielo kuvaldu un prātīgi sitam. Un ar viegliem, bet pārliecinošiem sitieniem. Jā, labāk vairāk vājus sitienus nekā vienu šķību stingru. Blīvslēgs jau diezgan viegli var sačakarēt. Un viss. Šajā situācijā hermētiks jūs neizglābs. Un arī svarkanē. Kaut kā tā, jā. Ar tev. Skaisti. Un beigās viss ir brīnum skaisti un brīnum jauki. Ķeramies pie nākamā darbiņa. Vēl būtiski pieminēt arī šo blīvu samainīsim, kas ir uz karta ar ventilāciju, O-ringu. Un kā ņemot vairāk, ka mašinai ir 20 gadi, tās blīvas reāli nav bijušas mainītas. Un tā blīva arī nāk ārā pa gabaliņiem, kraukšķoša. Un, protams, obligāti ir jāmaina. Nevar izvilkt viņu vienā gabalā. Es jau ņemot nost vārstu vāku, daļa jau palika pie galvas. Tā kā obligāti. Protams, nekādas hermētiķis tur, tas nav tā vērts. Pēc tam visu to vēlreiz darīt, nav tā vērts. Pirms jauno blīju uzstādīšanas rūpīgi tiek samazgāts gan vārstu vāks, gan eļas tausts. Un netiek aizmirsts arī par droseles un EGR sistēmas caurules tīrību. Visbeidzot ir atnākušas pēdējās detaļas. Šī ir pats svarīgākā, lai darbi turpinās. Jauns sajauga komplekts. Ar klientu vienojāmies, ka vecais tomēr ir savu nokalpojis un viņš obligāti būtu jāmaina. Skriemelis. Visas jaunās oriģinālas skrūvas skriemelim gan nāca līdz savas skrūvas, bet tomēr oriģināls augstspieduma degvielas sūknim zoprats skrūvas vāciņš. Šie vāciņi, kas ir motoram bloku priekšpusē. Tās beigtās sviras arī vienojāmies, ka mainīsim sviras, varbūt nav beigtas, bet bukses ir beigtas, un līdz ar to nolēmām, ka mainīsim visas sviras, tad arī visus filtrus, un nolēmām, ka mainīsim jaunu, liksim kolektoru ieplūdes ar visām klapēm, tāpēc, ka šīm, kā jau rādīju, klapas ir galīgi izrukātas, viņš ir aizaudzis, un ar visu to, kā loģistika, ultraskaņas tīrīšana, jaunas klāpes, viss jauns kolektors, ļoti labas firmas sanāk lētāk nekā taisīt šo. Un jauns ir jauns, paši saprotat. Tā kā tā, beidzot detaļas ir atnākušas un varam turpināt kaut kādas darbiņas. Noņemot spāraratu, atklājās, ka spārarats ir izjucis, kur gultņu bumbiņas sabirušas. Viens kāda šeit ir sprauga. Redz, šeit vispār nav sprauga. Viņš disbalansā gāja, mašīnai bija tāda vibrācija arī jūtama. Viņš ir, kā teikt, oriģinālais. Visu komplektiņu ar visu sajūgu liksim jaunu. Vecais sajūgu disks arī ir nodilis līdz ar kliņķi. Protams, tas arī būs jauns. Jaunās pasakainas skaistās detaļiņas ir atnākušas un ir gatavs uzstādīšanai. Izspiedēja gultni. Un izspēdēju dākšu jau uzliku. Un beidzot liekam virsū arī pēdējo mierinātāju skrūvi un pašu ķēžu vāku. Visas skrūvas savalkam pēc ņūtoniem ar dinametrisko atslēgu. Liekam virsū arī sparrati, lai dzinēju varētu salikt pa metkām un pievilkt arī degvielas sūkņu zobratu. Un visbeidzot arī ķēdes spriegotāju. Izgriežam dzinēju. Un, kad pārbaudīs, ka viss ir kārtībā, liekam virsū karteri.
Satīram virsmu un liekam virsū arī gala blīvslēgu. Tagad jau tiešā ētera augstulīt kārbas virsū. Atceramies iesildīšanās pirms likšanas kārba. 1, 2, 1, 2, ej! Visas es iesildījies. Tikos pēc tam sagriezīsim visi smuki. Ne jau ar nāzi, bet pareizā virzienā. Aģi te turists slēpo tikai turp, šurp. Cimdus pazaudēji. Uzsmērē rekur speciālu smērīti. Speciāli, bez šitās jūs Tieši nedrīkst. šim nolūkam paredzēt. Viņi ir tikai vienīgi šim. Nu davai, paliežam vaļā. Tu! Bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it. Kārba ir uzlikta. Jaunais sajuga komplekts spīd un laistās. Viss ir savilkts pēc rūpnīcā norādītajiem ņūtonmetriem. Un ko? Saliekam kārbu, saliekam kardānas, visu, plasmasas, visu. Un tā jau dodam slodzē. Un nu jau liekam virsū sajūgu izspiedē cilindru, DPF kronšteinu, starteri un starteru vadus. Un kardāns beidzot ir uzlikts ar jauno karājošo gultnīti. Viss ir stīgā. Izpūtēji pagaidām nelikšu, pānas nelikšu, nolaidīšu lojā, savilkšu motoru kronšteinus, pieliešu motora mēļu, salikšu visu, kas ir ar motoru saistīts, piedarbināšu, pārbaudīšu, vai viss smuki rūc, un tad salikšu visu pārējo. Un tad jau ķersimies, samainīsim svīras samainīsim un skriemeli. Nu jau liekam virsū vārstu vāku. Bet pirms liekam iekšā sprauslas, safrēzējam sprauslu sēžas, lai tā plakne būtu perfekti taisna. Pirms liekam iekšā sprauslas, visas sēžas izpūšam ar gaisu. Un, kad sprauslas jau ir saliktas, varam likt virsū degvielas rampu. Pirms liekam virsū ieplūdes kolektoru, uzmanīgi satīram tā sēža. Un nu jau var vilkt ārā visas paslēptās salvetes un vienot kopā ieplūdes gaisa caurules. Cik labi, ka visi vadi tika atzīmēti, jo tagad tos salikt ir pavisam vienkārši. Un beidzot arī tiek noņemts saplēstais dēmferis. Ļoti labi var pat kamerā redzēt, ka tas dēmferis ir pilnībā saplaisājis. Tā kā labi vien ir, ka mainam, jo viņš nebūtu vairs ilgi braucis. Salīdzinājumam ar jauno, ka šeit pa perimetru visu ir plaisas. Konkrētas plaisas. Jaunajiem nav. Protams, ka nav, bet tas tīri salīdzinājumam. Un nekas, ka līdzi nāk skrūves, kā jau minēju, oriģinālās fētišas man ir. Protams, nav tik dārgas, lai nelikt. Noteikti, jo tās jau arī turētu, viss būtu labi, bet no oriģināls ir oriģinālā. Rullīši arī ir jau savu nokalpojuši. Domāju, ka rullīšus arī vajadzētu ar visu spriegotāju un siksnu uzlikt jaunus. Un vēl samainīsim šos te balansieru vārstu blīvējošos korķus. Gan šo. Šis jau kā redzēt ir tecējis. Labi, es tur bišķiņu apmazgāju, bet šis ir tecējis, samainīsim abus divus. Un, protams, arī, ja jau skriemelis noņems, tad arī gala blīvslēgu. Ja jūs arī gribat savai mašīnai samainīt šos balansēru vārstu korķus, nevajag viņus tur nekādām amerikāņu stangām vai kaut kā mēģināt izsist ārā, vienkārši pagriežat. Līdz redzat, kur ir tāda gropīte, un ar skrūvgriezīti vienkārši aizaiķieties maliņš ārā un tad vienkārši iekšā. Galvenais iesmērēt bišķīt O-ringu, lai viņš smuki iemaucās. Veco blīvslēgu nomainam uz jauno, un tad jau arī liekam virsū jauno dēmferi. Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad dzinējā jau var saliet eļļu. Samaini arī gaisa un degvielas filtru. Uztaisīsim degvielas sistēmas atgaisošanu. Arī tāpēc, ka bija sprauslas noņemts un tā tālāk. Un tad jau mēģināsim pirmo šķīlienu. Pirmais starts bez izpūtēja ir veiksmīgs.
Insane, veči, insane! Veči! Plus 1000 zirgi! Karoči, slāpēm nost, liekam visu pārējo kopā. Kad ir noskaidrots, ka dzinējs darbojas kā tam jādarbojas, var likt virsū visas dekoratīvās plasmasas. Palicis ir pavisam mazlietiņ. Samainīsim svīras. Visas 4 priekšējās, gan lielās, gan mazās. Saliksim visas plasmasas, saliksim visas pannas, izpūtēju. Un mainot skriemeli, protams, ņēma no siksnu, rullīši jau tā kā bišķīt mazliet čivina. Samainīsim arī rullīšus ar spriegotāju un siksnu, visu komplektiņu. Lai, kā teikt, jau tāds darbiņš ir izdarīts, lai tad var droši braukt vēl tālāk. Lai vieglāk noskruvētu uzgriežņus, notīru vītņu galus. Lai izvilktu ārā amortizatoru no stupicas, stupica tiek paplesta ar dorni. Un tad jau sviras pa vienai tiek nomainītas uz jaunām. Mēģināšu parādīt, kā man patīk ielikt atpakaļ amortizatoru stupicā. Pa lielam es mašīnu palaižu uz leju, paņemu dānkratu. Ar meiselīti tā uzmanīgi iesitam iekšā, lai paplašās vaļā stupica. Un ar dānkratu uzmanīgi paceļam uz augšu un tā stupica vienkārši klikts un ielēc iekšā. Ļoti vienkārši un nesāpīgi. Pievalkam stupicas šo skrūvi, tad jau atkal ceļam mašīnu augšā, nospriegojam piekari, lai savilktu sviru bukses. Nu, lūk, šādi uzspiežam augšā ar hidraulisko kāju riteni. Tas gan ir diezgan tā ekstrēmi, tā teikt, jo atspēr ir zem sprieguma, ja tā kāja nomūk nost, tad var aplaust rokas. Jo, kā atspēr nāks lejā, viņa nāks ar lielu spēku lejā. Var sakot, kāpēc tas ir jādara? Tāpēc, ka tad, kad jūs pievelkat buksi, viņa centrā vairs nekustās. Un, ja jūs pievelkat viņu, kamēr ritens ir atslogotā pozīcijā, tad, kad jūs nolaižat mašīnu lejā, tas centrs vairs nekustēsies un tā bukse būs visu laiku lauzienā. Kad pievelk šādi, tā bukse kalpo krietni ilgāk, viņa ir tā kā jau nolaistā pozīcijā. Nevajag celt līdz paceļās dānkrata vieta no pacēlāja, tāpēc, ka tad jau ir bišķi pa dūlu. Vajag tā kā apmēram saprast to pozīciju, kurā mašīna stāv, kamēr ir uz zemes. Sviras abās pusēs ir samainītas, es jau uzlicu arī izpūtēju atpakaļ. Arī izpūtēju vairogu. Samazgāju arī uzreiz šausmīgi eļē no netīro alumīnija panniņu, lai skats ir bišķīt patīkamāks. Un ko uzliksim alumīnija pannu, uzliksim to aizmugurējo, kas ir motora kārbas panna. Šo priekšē vēl neliksim, jo siksniņas vajadzēs, siksniņu un skriemeļus un spriegotāju samainīt. Nu, mainot tās sviras, protams, jāatvelk atsēdz, paskatījos tuvāk. Un abām divām putekļu gumijas ir pušu. Līdz ar to samainīja atsēdz. Nu, un, protams, arī čivinošos rullīšus un spriegotāju kopā ar siksnu. Tā kā kur ir jaunais spriegotājs ar ruļļiem un siksnu. Jaunās sviras visi salikts. Nu, ko liksim? Apmazgāju bišķīt arī to motoru vēlreiz. No visiem pirkstu nospiedumiem un tā tālāk. Liksim vēl pēdējo pannu virsū un riteņus. Un tad jau dzīsim ārā uz testiem. Nu, svētā glītumā motorīts strādā, viss ir ļoti skaisti. Paņemsim ātro testiņu un tad jau zvanīsim klientam. Man nepatīk, ka tās plasmasas vibrē vienmēr visiem šitiem plasmasas automobīļiem. Pielēc roku. Nevibrē. Atlaid vaļā. Uzreiz, jā. Nu, skaisti. Autiņš ir pabeigts. Piekare negrab. Motors strādā kā pulkstentiņš. Viss apkopīts, viss ir veikts. Viss ir ļoti pasakaini. Kas man nepatīk šitiem visiem plasmasas motoriem, ka viņiem tās visas pannas un vāki, viss vibrē, grab un izklausās, ka motoram ir beigas. Bet, rūtas smuki. Darba temperatūra ir sasniegta. Eļas visas ir pielietas. Varam atdot autiņu klientam. Autiņš ir kluss, mierīgs, dinamisks. Viss ir kārtībā. Klients būs noteikti apmierināts.
Neizmirsti piesakot manam kanālam, lai mēs tiktos nākamajos projektos.